Vecāki ir atbildīgi par savu bērnu līdz 18 gadu vecumam. Tas ir pat arī ar likumu noteikts. Un tieši tāpatās mēs arī redzam gan numeroloģijas mācībā, gan arī astroloģijas mācībā. Tas ir dzīves cikls, kur bērns kļūst jau par pieaugušo cilvēku. Un, ja līdz 18 gadiem bērns ir tādā kā vecāka aizsardzībā, viņš dzīvo zem vecākiem, bet no 18 gadu vecuma viņš sāk veidot savu karmu. Viņš nes jau savu atbildību par savu dzīvi. Tādēļ vecāki ļaujiet bērniem pieņemt savus lēmumus, jo viņi atbildēs par to, ko viņi dara. Un ja jūs redzat, ka viņi dara kaut ko ne tā, jūs varat ieteikt, paskaidrot, kāpēc un kas notiks, bet atbildība nesīs tas jaunais cilvēks jau pats. Viņš rada savu karmu, un tieši to, ko cilvēks būs radījis līdz bērna piedzimšanai, savu bērnu piedzimšanai, to viņš nodos savam bērnam.